Labvakar, Lauri. Tā, projektu esmu gandrīz pabeidzis. Man vēl tur daži risinājumi ir nepieciešami, kurus es vēl neesmu paspējis, kas attiecas uz stiprinājumiem. Tā, viena lieta, ja jūs ļaujat, tad mēs varam šeit stiprināt pie zemes, pie grīdas jūsējās. Ja es nemaldos, jums tur bija laminēta grīda. Tātad te būtu stūrīši, divi stūrīši, tādi 2 uz 2 centimetri, pelēkā krāsā, un pie sienas arī stūrīšiem šo daļu nostiprināsim. Tad šī daļa, ja pārējais korpus, ārējā daļa vienkārši piestiprinātos no iekšpuses ar konfirmātu skrūvēm, tā ka tur būtu viss smuki. Un tā, kas man vēl interesēja, jā, ko es izdarīju, pa cik minējāt, ka diezgan labi būtu sadalīt atvilknes, tad es viņas esmu sadalījis. Bet par atvilkņu daudzumiem jūs vēl varat padomāt, varbūt ir vērts ielikt vēl vienu atvilkni. Tātad pagriezīšu. Šie ir atvilknes dziļumi, tas ir tā saucamā darba zona, kurā jūs varēsiet salikt drēbes. Varbūt, ka varam darīt tā, ka tas būtu varbūt iespējams praktiskāk. Šeit varētu ielikt vienu šaurāku atvilkni, teiksim, nevis 2, bet 3. Jo uz leju mēs tā kā nedaudz varam vēl padot, un mazliet, ja nepieciešams, arī varam uz augšu padot, teiksim, taisīt tur vienu pavisam tādu šauriņu, varbūt 10 centimetru, un 2 platākas, tā kā pa atvilkņu daudzumiem padomājat. Jā, šeit būs melnā caurule, pa cik vērtnēm profili arī būs melni. Vai nu melni, vai nu tumši, tas ir tas, ko es vēl neesmu pieķēries klāt, pārskatot profilus. Tad vērtnes profili būs melni, un līdz ar to tā drēbu štanga arī būs melna. Viss vismaz tā harmoniski izskatīsies. Kas attiec par toņiem, jā, balto es likvidēju, pa cik pats ārējais korpus ir patumšs, tad arī, lai nav tā, ka atver vaļā skapi, ir tā kā slimnīcā viss balts, tad būs tāds gaišs pelēks. Viņš nav tāds tumšs pelēks, viņš ir tāds ļoti gaišs pelēks. Viņš saucās dūmaini pelēks, tātad materiāls cenas ziņā viņu izmaksas ir vienādas. Tā, kas mums vēl, jā, un stiprinājumi tā. Jā, tā kā tās mazās nianses, tad jums vajadzētu pārdomāt, ko tad mēs darām ar tā atvilkņu daudzumiem. Un jā, šeit es tomēr ieliku vēl vienu plauktu sadalījumu, jo man nebūs pie kā viņu piestiprināt. Ja šī korpusa daļa to visu skapi saturēs, tad šeit man īsti nekā nav, kur viņu piesiet, lai tās daļas neizliektos, jo viņas gan vai metru plats ir, ja liksiet diezgan pasmagas varbūt mants, tad, lai neizliektos, ir šķērslis, un tehniski man nav sarēķināts tehniski iespējams, ka šeit būs vēl sieniņa ievietota. Vai arī sieniņa būs ievietota līdz kaut kādam, teiksim, šeit līdz kaut kādam līmenim. Tur es tā lēšu kaut kādu ap metru, varētu būt sieniņa vēl ievietota, lai skapim ir pamata saturs, lai nav tur 10 caurumi jāborē pie sienas, kaut kur jāskrūvē. Tā kā tā. Jā, lūk, tā kā kaut kā daļa risinājumi jau man ir.